101. Dzīvo šeit. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Nu ko? Labvakar. Kā jums šodien labi rūts, Egon? Rūts ļoti, jo šodien ir trubulta svētki. Pelni iet pa gaisu, ir pelnu diena. Kas ir pelnu diena? Pelnu diena ir, tā to sākās Gavēns. Pasties uz mani. Pasties uz mani. Kur tu aizzini tās ēnas mājās? Es neaizzinu ēnas. Ēnas saprot, ka sākās... Tu izslēdz gaismu vienkārši. Ēnas saprot, ka sākās citu šovs, ka uz šitiem... Nu, ka ir jātinās. Pasakā, ir jātinās vienkārši. Tieši tā ir. Galā atceries, Egon, pāris raidījumus atpakaļ es teicu, ka patiesībā ar trešdienu, jeb ar rūts patiesībā sākas nedēļa. Tieši tā. Netika melots. Tā tu teici. Netika melots. Sākam. Ir trīs lietas. Ir pelni pa gaisu. Tas ar ieta mašīnām kopā. Protams. Otra lieta - radiodiena šodien ir. Radio pasaules vīzes radiodiena. Un trešā lieta ir ēna diena. Mašīnai arī ir ēna. Tieši tā. Man arī, jā. Par ko mēs šodien rūksim, senior? Vampīriem neesam. Nu ko, mums būs ciemiņi, kā vienmēr ciemiņi biezās lānī. Mums arī ir ciemiņi, viss kārtībā. Mums ir Renārs Ēķis. Es domāju, tie, kas interesējas par folkreiz, noteikti šo te vārdu zina. Mums cienos būs Ingus Bērziņš un Reinis Palkaunieks. Kas tie tādi ir, kā domā, Oskar? Nu, es zinu, kas tie tādi ir. Vai jūs zināt? Skioringisti, Latvijas Nacionālā sporta veida pārstāvji. Nu ko, arī par iepriekšējās nedēļas nogales rūcienu noteikti būs runa. Ir šis tas rūcis ritīgi. Jāna no Vess Motors ir starta gatava. Kā vienmēr man jau gribētos teikt. Anta no Vess Motors, mami. Kas tā tev šodien ir? Kas tas bija? Šito pārakstam no jauna. Dublis numur 2. Ok. Un tātad Anta no Vess Motors ir startgatavībā. Tā vienmēr es gribētu teikt. Un, protams, par to, kur to adrenalīnu devu noķert šajā nedēļas nogalē mūsu platumgrādos un varbūt ne tikai noteikti pastāstīsim. Un sāksim mēs šodien ar Antu no Vess Motors. Labvakar, Anta. Šodien mēs vēlamies vispār, gudīgi sakot, tā sīkāk uzzināt par Vess Motors piedāvātiem pakalpojumiem brīdī, kad es izdomāju pirkt jaunu automašīnu. Ko tad Vess Motors man piedāvās, lai es varētu ātrāk sēsties šajā jaunā auto? Tas ir katra vēlme, kā mēs zinām. Domāju, sevišķi svarīgi tas ir tiem, kuriem jādomā, ir kur likt to savu tagadējā mašīnā, ko es braucu. Tieši tā, kad jauna auto izvēle ir izdarīta, tad sāks nākamais posms, process, kad klientam ir jāizvēlas, kā tad iegādāties savu auto. Vai to pirkt uzreiz, vai iegādāties līzingā, ja tas ir līzings, vai tas ir operatīvais līzings vai finanšu līzings, un galā, kur tad likt savu esošo automobili. Un, lai jauna auto iegāde notiktu maksimāli ērti, tad piedāvājam dažādas pakalpojumus, kas ir atšķirīgi privātpersonām un uzņēmumiem, jo katrai šai klientu grupā ir atšķirīgas vēlmes un vajadzības. Ok, tad varbūt sākam tieši arī, ko tad Vess Motors piedāvā, ja iegādājas automobili, savā personīgam vajadzību? Pirmais, ko gribētu minēt un kas klientam noteikti ir visērtākais risinājums, ir automaiņa, ko mēs piedāvājam visiem, kas iegādājas jaunu automašīnu, lai nomainītu savu tagadējo auto. Tad automaiņa neatiecās tikai uz mazlietotām automašīnām? Nē, tiešām tāds viedoklis ir izplatīts, ka automaiņa attiecas tikai uz mazlietotām auto, tā nebūtu nav. Automaiņa attiecas gan uz mazlietotām automašīnām, gan arī uz pavisam jaunām Toyota, kas nozīmē, ka tu atbraucot ar savu esošo auto, var to apmainīt pret pavisam jaunu Toyota. Kā šī procedūra automaiņas notiek? Tīri praktiski. Viss notiek pavisam vienkārši. Viss sāks ar to, ka tu ar savu tagadējo auto atbrauc pie sava Toyota pārdošanas konsultanta. Tad tiek piesaistīts mūsu mazlietoto automobiļu speciālists, kas novērtēs tavu auto. Un svarīgi piebilst, ka šī vērtēšana ir pilnībā bez maksas, pat arī tad, ja beigās kādu iemeslu dēļ izlēms jaunu auto neiegādāties. Un ar tevi saskaņosim šo vērtējumu, jeb citiem vārdiem sakot, tā ir summa, par cik mēs no tevis to nopirksim. Un tavs automašīnas cena tiks atskaitīta no rēķina par jaunu auto. Taisnība tev ir, tas izklausās godīgi sakot pavisam vienkārši. Okay. Bet tas ir tad, ja es vēlos auto mainīt, kā es teicu. Bet ir vēl kāds pakalpojums, ko es varu izmantot, ja es gribu tikt vaļā no sava esošā auto, bet es negribu izmantot šo maiņu. Tad tā noteikti būtu komisijas tirzniecība, kas nozīmē, ka tavu auto mēs pieņemsim tirzniecībā mūsu mazlietoto automobiļu nodaļā, un tas arī nozīmē to, ka mēs to tirgosim par tevis paša noteiktu cenu. Un, protams, ka automašīnas pieņemšana komisijas tirzniecībā mēs piedāvājam pilnīgi ikvienam, kuram vajag palīdzēt pārdot savu auto neatkarīgi no tā, vai tu savu nākamo auto iegādāsies pie mums vai kaut kur citur. Tad
Gudīgi, man tagad viss ir pilnīgi skaidrs, lai es sēstos beidzot pie savu jaunu auto stūres. Man ir divas iespējas. Tātad pirmā ir auto samainīt pret jaunu vai vienkārši citu, jeb nodot to kā pirmo iemaksu, tad jaunu iegādēju. Otrs variants ir nodot savu auto komisijas tirzniecībā jūsu mazlietoto automašīnu nodaļā. Tieši tā, Uldu. Okay. Piebildīšu, ka auto maiņas galvenās priekšrocības ir ātrums un ērtums. Tas nozīmē, ka tev pašam nav jādomā un jātērē savs laiks, lai realizētu savu auto. Savukārt, izvēloties komisijas tirzniecību, tad gan ir jārēķinās, ka automobiļu pārdošana var aizņemt kādu laiku, bet tu iegūsi to, ka auto varēs pārdot par pašu noteiktu cenu, un šo pakalpojumu parasti izmanto tie, kuriem nav svarīgi ātri atbrīvoties no savu esošu auto. Jā, protams, jā, ok. Par privātu personām man it kā būtu skaidrs tagad, bet ko Vess Motors piedāvā uzņēmumiem? Jā, uzņēmumiem mēs piedāvājam tieši tā, un tā saucās korporatīvo klientu programma. Un šobrīd gribētu sīkāk pastāstīt par mūsu jauno pakalpojumu Vess Autonoma. Ja? Tas ir ilgtermiņā automobiļu noma, kurā ir iekļauts jauns auto ar pilnu servisu. Tas nozīmē to, ka uzņēmums par auto maksā konstantu nomas maksu mēnesī, savukārt pretī saņem jaunu auto ar pilnu servisu, kas iekļauj sevi operatīvās līzinga maksājumus, auto ar izvēlēto aprīkojumu, reģistrāciju CSDD, tehniskās apkopas, riepu maiņu, kā arī vienmēr uzņēmuma rīcībā ir 24 stundu palīdzība ceļā un personīgais konsultants. Un tā teikt, mūsu galvenās priekšrocības ir pirmkārt, ka mūsu ilgtermiņa noma ir tieši no dīlera. Tas nozīmē, ka pa vidu nebūs starpnieki. Otrkārt, ja uzņēmums iznomā automašīnu, tad uzņēmuma bilancē netiek atspoguļot debitoru dati, respektīvi bilance ir tīra. Un treškārt, tas ir ērti un izdevīgi, jo papildus var aizņemties citu finansējumu, kas nepieciešams aprīkojumu iegādai vai biznesa attīstībai. Un pēdējais, lai iznomātu šo automašīnu, nav nepieciešams pašam meklēt finansējumu autoparka iegādai. Šo visu procedūru veiksim mēs klientu vietā. Vai ir kādi, teiksim, ilgtermiņa tieši tie nomas nosacījumi tādi? Jā, galvenie, ko noteikti vajadzētu zināt, ir tas, ka ilgtermiņa noma ir pieejama no Vess grupas autocentriem. Tas nozīmē, ka tie ir jaunie Toyota, Lexus un arī BMW automobiļi. Tad visu grupu tur ir. Jā, Vess grupa. Un nomas periods ir sākot no 36 mēnešiem. Savukārt, ja kāda interesē nomas maksa, tā ir sākot no 170 latiem mēnesī. Bet vairāk nestāstīšu, vairāk informācijas var atrast mūsu mājaslapā vess.lv/Toyota. Bet, ja mēs savukārt runājam par vispār kā tādu automobiļu finansējumu, tad atgādināšu to, ka Vess Motors uz vietas sadarbojas ar lielākajām leasing kompānijām. Mēs vienmēr piemeklējam klientam vislabāko risinājumu automobiļu iegādēji. Un arī droši vien gar apdrošinātājiem. Tieši tā. Arī apdrošināšana. Ko skaidrs, tad kā mēs varam sēsties pie jauna auto stūres, bet varbūt ir vērts pieminēt kādus labus, teiksim, cenu vēl piedāvājumus auto iegādē šobrīd tieši no Vess Motors. Jā, šobrīd akcijas cenas ir pat 7 Toyota modeļiem. Jā, nosaukšu, tie ir kompaktās klases hatchbacks Yaris un Auris, sedans Corolla, ģimenes auto Verso, elegantais vidējās klases sedans Avens un pilsētas crossovers RAV4. Ja viss segments praktiski. Jā, ļoti plaša izvēle, kā arī vēl papildus tam ir dažādu noteiktu automašīnu noliktavas izpārdošanas cenas, un sīkāk šīs cenas arī var apskatīt mūsu mājaslapā, sadaļā karstie piedāvājumi. Savukārt arī pastāstīšu par mūsu mazlietoto auto klāstu. Šobrīd mūsu klāstā ir 130 automašīnas dažādu marku. Tā kā domāju, ka viens var piemeklēt savu labāko gan no jaunām, gan no mazlietotām automašīnām. Kā vienmēr Vess Motors ir ko piedāvāt, tad, kā jūs dzirdējāt, tikko gan cenu ziņā, gan nosacījumu ziņā. Es domāju, tas tiešām ir ļoti izdevīgi nosacījumi. Iet vess.lv mājaslapā, jūs atradīsiet visu, kas jums interesē, bet pats galvenais vienkārši aizdodieties uz kādu no Vess Motors auto saloniem. Tur jums visu izskaidros. Pareizi? Jā, tieši tā kā paldies visiem un gaidām ciemos Vess Motors. Un tiekamies ar tevi, Anta, atkal nākošu nedēļu šeit pat ar noteikti atkal foršiem jaunumiem no Vess Motors. Beidziet smaidīt, jā? Okay, paldies, Anta. Senior. Ierūksim, protams, mēs nākam kopā ar tevi. Viss kārtībā. Labi, ka tu neesi viens. Jā, tur kaut kas pagājušajā noticies vispār ir? Ir, un kā vēl ir? Tu, kā saka, abi žājuši. Protams, ka ir noticies, jo rūciens ir bijis pamatīgs. Ja mēs runājam par aizvadītās nedēļas nogalēs standarta automobīļu sacensībām, tad prieks, protams, ka laika apstākļi nepatraucēja gan Smiltenē, gan Kuldīgā braukt gribētājiem tik dot iespēju sacensties, taču skatoties uz rezultātiem, seniori, man tā vien acīs krīt divi uzvārdi, kur, tā kā dažādās ieskaitas klasēs, vairāk mazāk aizpildīja visas gūt piedestāla augstākās vietas, un, protams, ka runa ir par Tīrmaņiem un Ivano
lieliskiem. Jā, tur tas dominējošais, bet viņi nepārtraukti. Tāda izteikti. Tā mainās tikai tā tās pakāpes. Mēs šajā gadījumā, protams, runājam par aizmugures pieciņas klasi un par pildziņas klasi. Abās dienās, jā, starp citu dažādās trasēs, tā kā jau teicu, gan Smiltenē, gan... Bet par Ivanovsku dinastiju runājot, tur vēl ir viens interesants moments. Izrādās, ka pat dāmas pamanās izcīnīt, piemēram, pirmo vietu 6 meiteņu konkurencē dāmu ieskaitē. Par šito tēmu mēs noteikti vēl mēģināsim parunāt atsevišķi ar šīm dāmām, jo, Džeki, nav komentāru. Jā, nav komentāru. Starp citu, gan GTSK, gan Freko supersprintā patīkam pārsteidz lielais dalībnieku skaits. Tas ir pirmkārt visos līdz šim 3 posmos ir bijis ļoti liels dalībnieku interesi, teiksim tā. Kas vēl interesanti, ka starp šiem te standartniekiem, nosauksim to tā, pirmkārtām viss rūds, bet ir pamanām tādi uzvārdi kā, piemēram, Valdes Zvaigzne, kurš, starp citu, tieši šim nologam, cik es saprotu, ir sagatavojis Audi 90 Quattro. Es gan saprotu, viņš tur diezko viņi nav sagatavojis. Viņš vienkārši iekāp un brauc. Jā, Bet, piemēram, runājam par Okarts Autosporta akadēmijas pilotu, tātad Ralfu Sirmaci. Viņš sev, piemēram, startēja diezgan neierasta automobīlu Subaru Impreza pilnpiedziņas auto. Viņš, starp citu, pamanījās pat 3. vietā ierindoties šajā klasē. Protams. Savukārt, tie sportiski, kam vairāk pie sirds ne tikai cīņa ar laiku, bet arī vienam ar otru vienā trasē, un tad bārā braukšana. Tad Vecpilī tikās, un tur tika aizvadīts ziemas folkreisa posms, kā arī ziemas autokros. Jāsaka, ka šie seriāli šosezon sarūpējuši pamatīgi interesi seniori, jo gan folkreisā, gan ziemas autokrosā šobrīd 3 posmos ir uzvarējuši 3 dažādi sportisti. Tā kā, kārtīgi interesi. Tas vienkārši nozīmē to, ka cīņu par ziemas, tā teikt, kausa pirmo vietu, ja ziemas kausa absolūto uzvarētāju, cīņa abās šajās kategorijās līdz pēdējām. Tieši tā. Kā viņam iet šogad jautājums? Tas, starp citu, arī viņam vajadzētu uz vienu posmu izlīst. Viņš gatavojas. Vasaras sezonā. Starp citu, runājot par to polkreisu virtuvi, vispār par notikumiem aizvadījā nedēļas nogalē, tad, mēs noteikti pajautāsim to pašam vaininiekam, starp citu, Vecpils posmu uzvarētājam Renāram Ēķim, lai viņš mums arī īstāst, kā tad tur īsti gāja. Un mazliet runājot par ārpus mūsu platuma grādiem, tad ir diezgan jautri gājis. Zviedrijas VRC posmā 2 francūži mums parūpējās par kārtīgu pasaules rallija šovu. Jā, bet būtība ir vienkārši viens vai otrs Sebastians. Šajā gadījumā, teiksim tā, rutīna ir lausta. Viņa tika lausta arī pāris gadus atpakaļ, kad Sebastians Ožērs pogāja ārā savu komandas biedru. Tagad vairs ne komandas biedru. Sebastians Ožērs. Es saprotu, ka viņš ir otrais francūzs, kurš uzvarējis VRC posmā Zviedrijā. Tieši tā. Abi Sebastiani. Te ir fantastiski vienkārši. Neapšaubām ļoti iespaidīgs rezultāts gan Ožēram pēc pauzes no VRC tehnikas, gan jaunpienācējiem, starp citu, Volkswagen komandai, kas viņiem ir ļoti atzinīgs vērtējums. Teiksim, viņi arī pirmajā posmā pierādīja, ka ir ātri un konkurētspējīgi, atstājot 2. vietā, piemēram, tādu pasaules zvaigzni kā Sebastian Loiber Citroen. Tā kā viss notiek. Starp citu, protams, mēs seniori tev, kā jau vienmēr priecājamies par mūsu favorītu, kurš ir neviens cits kā Norvēģis Mats Zolspēks. Protams, es gan atvainojos par to pašu Loibu, jā, es pagājušajā reizē teicu, ka Loibs nebūšot, kļūdas labojams bija un ar pilnu, kā teikt, gāzi grīdā, vai ne? Runājot par Osbergu, viņš sīvā cīņā ne tikai ar Jāri Matiju Latvalu, bet arī sīvā cīņā ar savu VRC Ford tehniku, kā izrādās. Bet Latvala arī nebija apmierināta savu rezultātu braukšanu. Jā, bet tajā pašā laikā, ja paklausās tajā, ko viņi runā, skaidrs ir viens, ka šī konkurence šobrīd ir, teiksim tā, viņi ir daudz veselīgāk kā jebkad, jo šobrīd tiešām pirmā trīnieka cīņās iztaisās arī 3 dažādi ražotāju komandas. Ir vēl lieta, es tīri vizuāli papētīju, vienkārši skatoties video no VRC šīs Zviedrijas rallija, un es konstatēju vienu lietu, ka tiešām Volkswagen izskatās daudz agresīvāk un ātrāk. Jā, nekā, tieši tā. Nerunāsim par Fordu, nerunāsim par Mini, bet beidzot pār Citroen. Noteikti saprot, ka arī braukšanas stilam šajā gadījumā ir ļoti liela nozīme, bet tā mašīna ļauj to darīt. Ja mēs runājam par tādu skatām braukšanu. Pagaidi, Hyundai uztaisīs, tad mēs redzēsim klāt, bet pēdējā lieta par Zviedriju runājot, tad, ja ir viens cilvēks, uz kuru ir prieks skatīties jebkādā automobīlī un jebkurā rallija trasē, tad tas ir neviens cits kā 2003. Gada pasaules čempions Peters Solbergs, bet šajā gadījumā mīļā ar aizmugurs piedziņas Ford Escort Mark II, man šķiet, vecie labie Ford, pie tam, kas viņam sēdēja blakām, viņu pašu miesīgas, jo viņiem uzvara vēsturiskajā rallija. Kas man patīk, divas lietas faktiski. Viņi pingāt uzvarēja Audi Quattro.
Jā, tas bija interesanti. Otrs, kas ir, viņš to drapaku uzgrieza līdz 10,400 apgriezieniem minūtē. Jebkuram, kurš to skaņu es gribētu dzirdēt tūplānā. Vadības panelī ir iebūvēts tahometrs, bet tahometrs. Nē, tur tādas sarkanas lampiņas ir, es domāju, ka tur vispār viņi nenodzis. Normāli ikdienas cilvēki, man liekas, virs 4,000 nemaz neuzgriež, tā kā, man liekas, jums ir skaidrs, kā tur tas viss notikās. Vēl vien tikai maz piebildu, pat mūsu pašu platumgrādos, teiksim, rallī, es tiešām priecājos to, ka atsauksmes, patreiz, laikam, cik pienākuši pirmās oficiālās atsauksmes par ERC posmu no Ventspils Liepāja Ventspils, ir ļoti pozitīvas atsauksmes. Es ceru, ka mums nākošais gads būs tiešām šis posms šeit un būs daudz vairāk braucēju. Es sen jau atļaušos teikt, ka es tieši tāpat kā organizatori visa rallija saima ceru uz to, ka ne tikai nākamgad, bet tuvākos ļoti daudzus gadus. Kā arī paši Aerosports ar citu pārstāvi izteicās to, ka viņi ir ieinteresēti tajā, lai Latvijā šāds te posms notiktu regulārajā čempionātā. Nu, uz to arī ejam. Tagad uzdancojam, pēc tam rūcam tālāk. Radio 101. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Nu, rūcam! 3, 2, 1, starts. Okay. Šis autosporta veids, domāju, ir ieņēmis tādu pietiekami stabilu vietu Latvijā, lai arī, relatīvi, bet, protams, ir diezgan jauns. Un kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, tas dod iespēju tieši jaunajiem Samsungiem pamēģināt, vai autosports, tiešām ir tas, ar ko tie vēlas dabūt to āķi lūpā, kā lai pasaka savādāk. Dāmas un kungi. Folkreis, tieši tā. Un šodien pie mums studijā ir viens no šā sporta veida, ja tā teikt, tā laikam arī ir spīces braucējiem, Renārs Ēķis. Labvakar, Renār. Jā, labvakar visiem. Čau. Bet sāc tu vispār, gudīgi sakot, es tādu pilnīgi absolūtu klasisku sporta veidu ar kārtīgu. Laikam jau, gudīgi sakot, Jelgavniekam, tas tāds diezgan loģisks sākums ir, jo Jelgavā kārtīgs ir cieņā. Jā, trāsa blakām, labs treneris, Erijs Gasprovičs, ielāc kārtīgā, izbrauc, patikās un aiziet sacensībām. Un tā tu noteikti bija pusdžekata Jelgavā tā darā. Droši vien, jā. Īstenībā, jā, arī kārtīgām, bez tam jau nopietniem. Kā tev gāja, Renār, ar tiem kārtīgiem? Biju aizbraucis pāris reizes Eiropas, kas saka apostīja gaisu, pastījos, un finālā iebrauc, bet, kas saka spriedzi, iedod pa nerviem, un finālā viss, desmitniekā esmu, un tad bišķi tā kā lēnāks paliek, un viss, 20. vietā paliek visu laiku. Bet, vienalga, tas ir nopietni, Eiropa ir Eiropa. Labi, bet tāds turpinājums, kāpēc pārgāja tieši uz folkreiz, un tas, domāju, galā ir pilnīgi cits sporta veids, dubļi, sniegs, tur kantē tev visu laiku būris apkārt. Ja godīgi gribējās izmēģināt kaut ko jaunu, tomēr skartnīs arī bija tā bišķi tā kā apnicis, un folkreiz bija jauns, lēts sports, uzreiz paņemām mašīnu, un aiziet iekšā, un skatījos, pašām patikās brūzmu, rīvējušās ar sāniem, sišanās. Tev patīk šās? Jā. Tas spriedzi barā aizbraukt. Labi. Tu tieši pieminēji par to autiņu, paņemam plēto autiņu. Ok, folkreiz, būtībā laikam tas pats autokros, un tikai tagad tu saki palēto, jā? Galvenais, katrs var nopirkt jebkuru autiņu pēc mačiem par 950 eiro. Es atceros, kad gribēju, bija tas moments, kad gribēju pirkt to pirmo autiņu, man liekas, bija kaut kāds 8. Žiguls par toreiz, jā? Visiem tad bija pēkšņi šoks, taču viens pērk, jā? Turpat finālā, man liekas, tur bija tāds džentlmenis gājiens vispār, jā, ka tur bija tādā šokā, kam tā mašīna piederēja, ka viņš pat tā finālā atteicās. Ja? Tu vispār esi gatavs tam, ka viens atnāk un pasaka, šeit ir naudu un es pērku. Tu pats esi viņu taisījis lolojis, taču pats nodarīja skrūvē. Tu esi gatavs? Īstenībā ir grūti, bet, ja pērk, tad jādod nākamajā galvā, kā atbrauc. Ja grib kaut ko citu, pēc atpakaļ to mašīnu vai citu kaut ko, un viss. Ja godīgi, parasti tev ir grūti ļoti. Tomēr jādod, bet, jādod ir. Tur varianti nav, tāda ir noteikuma. Jautājums starp citu par to būvniecību. Redz, viena lieta, ka to mašīnu var nopirkt pēc sacensībām par 950 eiro, bet tajā pašā laikā jautājums, vai to mašīnu arī ir iespējams tādu sakarīgu mašīnu uzbūvēt par tiem 950 eiro, vai arī tās izmaksas būtībā krietni pārsniedz to. Īstenībā laikam pēdējā laikā bišķi pārsniedz, jo es uzskatu labāk, ja aizbrauks trāsu nopirkt un tā, nevis tur būvēties pašam. Tas kaut kā baigi sarežģīti liekas. Bet kaut gan folkreiz, es pat teiktu tā, folkreiz un vispār autokros cilvēks, folkreiz tēvs, viesnurs, savukārt, pat vēl dzirdēju, vēl teica, ka, šogad būvniecība ejot pilnās parā un jauni vāģi topot, tā kā, faktiski, no viens puses tiem jaunpienācējiem droši vien, ka ir vieglāk aizbraukt uz sacensībām, nopirkt tādu vāģi par 950 eiro, bet pašā laikā tiem, kas to skolu ir izgājuši un jau zina, kas ir kas, tiem droši vien tā būvniecība jau iet no rokas. Jā, zinu, kas pašam labāk, kas patīk, un sabūvē un brauc. Gan jau tāpēc, bet,
Es domāju, skatos ātrāko mašīnu trasē, tā varbūt. Nu, bet tad finālā var rinda stāvēt pēc tās mašīnas. Jā. Tur vispār, teiksim, tādu sabūvēt mašīnu par 950 eiro. Jā. Tu vari visu laiku tādu pilnu, teiksim, pedāli grīdā un maukt, vai tur vajag tādu prātu, lai viņš vismaz līdz galam iztur? Nu, pirmajā sezonā es braucu pilnu gāzes laiku, un tad bija pirmās kuplenes arī. Bet tagad jau skatos. Bet mašīna iztur pat pa sevi, jā? Jā, iztur, izvelk laukā, uzmet uz riņķi, skatās, ko salabo un atkal trasē iekšā un braucam. Bet, teiksim, tieši izvēloties šo te mašīnas marku, nu, piemēram, kas bija tava pirmā mašīna, ko jūs nopirkāt, uzbūvējāt? Opel Astra būtu. Nu, redz, tieši par Opeļiem. Tad vienkārši tās tendences var manīt. Nu, piemēram, Opel Astra folkreisā ir diezgan populārs modelis, bet kas varbūt ir tie parametri? Opels cieņā. Nu, Opels cieņā, jā. Tas tieši tā, bet jautājums, kas varbūt ir tie parametri, pēc kuriem, nu, vadās šo sportisti izvēloties šādas mašīnas būvēt? Īstenībā grūti teikt, atkal ziemā laikam labāks ir Golfs, jo viņi labāk iemest tiešā, bet Opels atkal daudz izturīgāks. Viņus, lai brauc, nīc un nevar iznīcināt. Brauc līdz galam, kas var. Labi. Ir pat bijuši tālais gadījumi, ka liec viņu uz jumta un vienalga viņš iet tālāk. Jā, vairākas reizes, bet apmetām pa vairāk uz jumtas, riep virsū, sametina kaut ko un tas ir tālāk. Super, jā. Vai arī, bet noteikti, ka dažiem vienkārši tā, kas tur tā šķunītī savā vai kaimiņš šķunītī tur stāv izvēl kārā un arī tāda var iemet, kas ir brauc. Īstenībā, jā, kāds vecs rallija mašīnas, kas tur stāv noputējuši izvāk un folkreisā tas jau piešķilt varu un aiziet. Jā. Kas vispār ir folkreistīgs? Tas ir tavā izpratnē tāds nopietnas sports, vai tā ir izklaide par tādām salīdzinoši, teiksim, mazām naudām, vai vienkārši iespēja tur pamēģināt, jā, vai ne? Sākumā es domāju, tā vairāk izklaide tā, bet tagad viss tāda nopietnā palicies un apmēram 10 vienādas mašīnas un viss vienādi brauc, tagad daudz grūtāk paliek izsisties tomēr ir. Varbūt tad pastāst, kas ir tavu panākumu atslēga. Tu galu galā esi pēdējā posma ziemas folkreisa kausa posmu uzvarētājs. Jautājums tad pastāst varbūt tiem, kas gribētu zināt, kas tā panākuma atslēga ir, padalies ar informāciju. Kā to var dabūt gatavu? Cik ilgu gadus, ap cik darbs tas ir? Nu, laikam jau vairāks. Kārtībā nobrauc 10 gadus, tagad folkreisa ir 3. gads. Tomēr jau saprot, kā braukt, izgriezt tos stūrus līdz galam, līkumu kā jāņem, barjūras un es nezinu, iznāk kaut kā viss pagaidām. Jā, sakot, ir purāk, bet tas ir treniņš vienalga. Tur nevar atbraukt tā, vienkārši es atbraucu tagad un es esmu pirmais. Ja pabraukājis es kaut ko saprotu, tad tomēr jau. Nu jā, bet tas tās senjori ar to folkreisu, kā tu atcies, mēs pagājušajā gadā runājam par pāris debitantiem, kur savās pirmajās sacīkstēs, piemēram, uz tādu ļoti atzīstams rezultāts. Tā kā tur man šķiet, tie faktori ir ļoti daudz, un šeit folkreis tieši ir forši ar to, ka viņš ir tik demokratisks, ka pat cilvēks, ar minimālu ieviršu, šajā, teiksim, tā lietā var jau pirmās sacensībās parādīt. Tikko dzirdēju, ko Renārs teica, es mums jāparbrauc kādi pa pļavu, un tikai tad var kaut ko sākt saprast. Tātad redzēt, iespējas ir dažādākās. No kurienes vispār folkreisā, teiksim, ierodās tie braucēji pēc uzvārdiem, tādi maz tik daudz pazīstam uzvārdu tur nav. Viss Latvijas, viss kaut kurienes, kā no kurienes atbrauc, tā arī brauc, gan jau izvelk mašīnu. Un bez iepriekšējās pieredzes vispār un... Jā, gan jau tāda arī ir, bet, es domāju, tas tautas sportveids tomēr ir nopēc mašīnu un brauc, kā gribi. Padauzies. Vai ne? Respektīvi, runājot par tiem labākajiem braucējiem, ja vispār tādu, es teicu, slavas zāles, tādu goda vietas ieņēmēju, tad, protams, runa ir par Bogenu, kurš, piemēram, pagājušajā gadā pamanījās uzvarēt pilnīgi visos braucienos, visās sacensībās, kas man šeit vienkārši ir abnormāls. Šogad Bogena nav. Šogad Bogena nav, bet jautājums, vai nav tā, ka tu pats esi tajā virtuvē iekšā jau 3 gadus, kā ir tajā folkreisā vidē šobrīd? Bogens tā kā ir metis mieru un droši vien pievērsīsies citām lietām, bet kā ir tā sajūta? Viņi tagad nav, tagad ir tas cīniņš par to pirmo vietu, paskaties, 3 dažādi posmi, 3 dažādi uzvarētāji. Tad sanāk, ka tagad beidzot ir iespēja čaļiem to pirmo pleķi paņemt, vai ne? Nu jā, tad vasarā bija tā, kā es viņu visu laiku grūstījās, kā kurš. Tagad īstenībā tas ir, visas tās 10 mašīnas, un kurš vienēs katrā posmā, tā nav zināms. Tad ritīgi kārtīgi pat pa savaziem laimes spēli, teiksim, jā? Īstenībā, jā, kā tu izlozē grupu, spēcīga nāves grupa. Ja nāves grupa, tur punkti atkal baidalās, kas saka. Labs nosaukums. Tu vispār, bet šogad tev labi rezultāti. Tev pirms tam bijuši labi rezultāti, loģiski, bet tev šogad tev labi rezultāti. Kā tu vispār tā pats vērtē, tā skatoties no malas? Tu tā domā, tu tā mērķi uz to pirmo vietu, ka būs? To nevar paredzēt tomēr. Katrā gonkā aizbrauks no mašīna, pirmais treniņš, motors. Klani paraus un viss caur. Tas jau nav zināms. Nospēlējies. Jā, tas vispār. Klā, bet starp citu runājot par folkreisu kā tādu, skaidrs, par ko mēs runājam, mīļie, tas ir tautas sporta veids un pieejams sporta veids, gal galā gan jauniem censoņiem, gan veciem bukiem, nav nekādas nozīmes galvenais, lai tā lieta ir sirdī. Vai tev nav izdevies, vai varbūt tu esi plānojis kaut kādā brīdī aizbraukt, piemēram, līdz folkrejas tēvzemē, kas varētu būt Skandināvija šajā gadījumā, kaut kur ārpus Latvijas parādīt? Ko es interesējies tur kaut ko? Es skatījos, it kā kaut kāds video
aplīs, bet tur apmēram tā ir. Pirmais stāsts 2 kūleņi jāpār. Tu aizbraucām, izbrauc pirmo apli un viss sacensība beigusies, brauc mājām atkal. Jā, nē, nu tāds hokejs mums nav vajadzīgs. Skaidrs, jā. Tu pats, teiksim, arī, un 2011. gadā tu startēji, jā, un arī vairāk folkreisisti arī pagājušā gadā startēja Okārtas autosporta akadēmijā, jā. Cik tas pats Bogens tik finālā Okārtas autosporta akadēmijas finālā. Tev gada atļauja, kāpēc nestartēji pagājušā 2012. gadā? Un šogad startēs? Es nezinu īstenībā, ko negribējās kaut kā var tās pieredzes, neliekas, ka nav priekšā rallija, tomēr folkreis pa apli rallijas atkal trasi garā, atkal jālās visu līkumu savādāk, izturēšana visu. Man kaut kā liekas, man pieredze tomēr nav. Tad faktiski tu domā, ka tu pats savu ceļu atradīsi, piemēram, uz to ralliju, ja tev kaut kādā brīdī šādi doma ienāks prātā. Varbūt arī, jā. Bet Bogens ir pārgājis to pašu, cik saprotu, autokrosu, jā. Viņš jau nav iznācis no ārā, bet nu tur taisās, Starks arī, cik saprotu, pārgāja, jā. Nu varbūt, ka tu taisies arī pāriet uz autokrosu tālāk. Nu, pagaidām man nav kur skriet īstenībā. Es folkreisā varu braukt ilgi un diktu, bet, nu, īstenībā ir autokrosa mašīna, stāv mašīnā, un tā arī viņš pat brauc īstenībā. Pārāk daudz nobrauc, konkurēt spēja ir. Ja gribējuši, iekāpšana arī mākšu. Nu, rekā. Jā. Nu, tas nozīmē, ka mums ir kurā gadījumā ir aug, tur viens kārtīgs autokrosists ir, ok, jā. Man kurā gadījumā, pa cik tu tomēr pamēģināsi to okārt, es tā vēl ceru, ka tas projekts vēl būs ilgi un diktu, mums ir alga kārtējas okārtiet, sakā, reku stāv. Ir. Ok, paldies tev, Renā, lai tev veicās šogad, nu tad pagrūstieties tur tā kārtīgi, kā tu teici, tad nāvis, kā tu teici? Nāvis grupa. Klausies, starp citu, viens ātrais jautājums par šo nedēļu, cik es saprotu, jums starp un mūsu trasi Balskā tagad vispār viena nedēļa starpā. Kā tu to nedēļu pavadīs? Tev bleķi jātaisno vai motors jāstūvē? Kas tev jādara tagad līdz mūsai? Man īstenībā, kā pagājušās trases vienētājiem, mašīna pat labi saglabājās. Kaut ko izlocījuši, gan jau kaut ko samainījuši un mūsu tālāk to pašu visu. Tad faktiski mūsu trases posmu tu esi gatavs šo sestdienu? Apmēram, jā. Tāpēc tā uzvērtāja mašīna vērts pirkt, ka tur viss ir kārtībā. Mēs tagad īstenībā noreklamējam tā mašīnu. Ko, lai tev veicās un mēs noteikti sekosim līdz tevai panākumam. Tur tev Balskā. Lai veicās. Radio 101. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Seniors, tieši pa tēmu tagad ir. Pa mocīšie parunāsim, bet ne tikai. Jā. Ok, bet mums ir Latvijā diezgan daudz sporta veidu, kurus mēs tādu lepnumu, teiksim, saucam par nacionāliem sporta veidiem. Jā, mums vesela rinda tāda ir. Ok, bet šodien pie mums studijās viena no šāda sporta veidi skioringa, pārstāv Ingus Bērziņš un Reinijs Palkalnieks. Labvakar, poži. Labvakar. Jā, tieši tā. Vispār, to priekšvēstures, teiksim, no tiem pašiem sākumiem, arī paši zināt, kā vispār Latvijā tas skierings tur sākās. Kaut ko beigas nepakaļ, man liekas. Nu, kā jau visi vienmēr saka, ka pirmie ir bijuši zirgi un tad slēpotais no muguras. Bet Latvijā tas sākās, cik es sapratu, 60. gados tāds Aleksandrs Biriedis bija. Tā kā skioringu licējs, tā kā tēvs varētu viņu nosaukt, jā, kurš sāka organizēt uz Māžas dīķa, ja nemaldos, arī sacensības. Un tad tas tā lēnu garu ir izaudzis tagad, varētu viņu dēvēt, jā, par Latvijas nacionālo sportu. No 60. gadiem, jā. Nu jā, bet tas jautājums par to nacionālo sportu veidu, jo mēs, cik zinām, tad ar senioru dalībnieku skaitu netrūkst un gribētāju un interesanti netrūkst šajā. Atvainojos, kā tas nāks, ka šāds sporta veids ir iegūst tik lielu popularitāti. Viņi sauc par nacionālo sporta veidu, no? Kas ir tā oga, tā sula, tā galvenā lieta tai skioringā? Nu tā, ja varētu vienā teikumā, piemēram, pajautāt, nofrāzēt. Kas ir tā lieta? Tas tāpēc es domāju, ka komandas sports, tas nav tikai viens dulējs un mocis nesās. Un kā kā tas ir motokrosā, un tam līdzīgi. Bet te ir divi, un tev ir vienam jādomā par otru, un otram arī nedaudz jāpalīdz, lai mums ātrāk iet uz priekšu. Aha, redzi, kā baigi labā bildi. Un tas nav tas variants, kad brauc, piemēram, blaķeni, tu vari uzšaut viņam, tur kaut ko pabļaut vēl, jo vajag, vai tam līdzīgi beigās galā vienkārši nokāpt, lai viņš brauc tālāk viens pats, bet šeit sanāk, ka komunikācijas nav. Nē, no skieringā principā ir, vai es kļūdos, varbūt ir kaut kāda zīmju valoda, es nezinu, parāda divnieku, un skaidrs, ka tagad točin ir jāsit nost pret pretinieks, vai es nezinu. Var pabļaustīties līkumos, kur klusājas, kur gāze atmetās. Tev sadzird reizēm. Tomēr dzird. Reizēm sadzird, kā ir.
Dzird, protams. Tas viņš tikai tā. Jā, es tev dzirdēju. Es citēju Skijoniņa komisijas vadītājiem Zirgonam Milleriem, kā arī stāstīju, viņš pie mums bija ciemos, ka jaunībā es arī aiz moču tur slēpēm es pabraucu, tur ar ragavām es pabraucu, tur baigais vispār tāds pasākums. Ko tu domā ar ragavām? Es nezinu, man vispār joprojām liekas, ka tas ir tāds forši brīvā laika pavadīšanas veids. Ja? Es saprotu, ka ekstrēms gan, jā, tas ir skaidrs. Tagad došana visu skierīgu fanu man tagad taisās tur norakt, tas ir skaidrs. Ja? Bet pasakiet, kas skierīgs ir šodien? Tāds kārtīgs sporta veids, vai tomēr tas ir tāds hobijs? Nē, es uzskatu, tas ir kārtīgs sporta veids, jā. Kam ir iedots Latvijas čempionāta status, un visi cīnās. Katrs grib to čempionu titulu iegūt. Tā vienkārši pabraukāšanās tur neiet cauri. Nespēj. Tur varbūt kaut kādos senioros, tur vienkārši tie, kas atcerās vēl vecos labos laiks, tad tiem tur varbūt vairāk ir brīvā laika pavadīšana. Starp citu runājot par to skijoringu saimi, cik tad ir to aktīvo braucēju slēpotāju, jāsaka, ir gan uz močiem sēdētāji, gan slēpotāji. Cik tādu Latvijā būtībā vai šādi cipari kaut kur pieejami? Teiksim, varbūt vidēji uz sacensībām vienā vai tam līdzīgi. Jā, es aptuveni skatos, ja saliktu visus kopā, kas tur ir, tie entuziasti, tad domāju, kādas 150 ekipāžas sanāk. Tas ir 150 ekipāži, tie ir 300 cilvēki. Fantastiski. Es visus savus vārdus zināt, nav komentāri. Paskatoties, bet godīgi, jā, paskatoties vispār iepriekšējo gadu tabulas, tad es pat pastījos to tā aizpagājušā gada un pagājušā gada, liekas, ka bija tā kā vairāk dalībnieku tomēr nekā šogad. Tad ziemas apstākļi tu ietekmē vai kaut kādi citi faktori ir, vai tas tikai man tā liekas? Tas ir par Latvijas čempionātu runājot, varbūt nedaudz vairāk bija, jā, bet daži stiprākās tādas komandas braucēji un kaut kas varbūt ir šobrīd aizgājuši. Ir vēl otra līga mums, kas, jā, kā zināms, brauc pie Aināra Vilciņa Lamā uz turieni braukt, bet lielākā daļa jau tie paši, kas bija pagājuši gadu brauc un bija arī guvuši traumas vēl sezonas sākumā, bet jau sāk lēni gar atgriezties un es domāju, ka... Tā kā nekur neviens nepazudis. Pazudis tur ierindā. Skijoriņisti, jā, ir brauc, kā kurš vienīgi cits vienā pusē, cits otrā. Skaidrs. Starp citu, ik pa laikam, skijoriņistu, tiksim tā, sarakstos nebieži, bet, redz arī dažu labu skaļāku uzvārdu, piemēram, tā pašā motokrosā, bet jautājums ir motosportā, bet šajā gadījumā jautājums, cik varbūt šīm te moča pavēlniekam, ja braucējiem, šim te pilotam, jo baigi, starp citu, es nezinu, šito vajag noskaidrot. Kā tas ir, ja, piemēram, es zinu, ka automašīnā sēž pilots un stūrmanis, tad kā šajā gadījumā ir skijoringā? Tad tas, kurš brauc uz moču, viņu sauc par pilotu, vai tā tas ir, vai tā nav? Viņš ir pilots, viņi tā arī sauc dabā. Kā jūs sauciet viens otru, Kā jūs viens otru saucat? Tas ir cits jautājums. Bet kā viņus dēvē un kā sauc to, kurš aizmugurē uz slēpēm, tā teikt, turās? Slēpēm ir slēpmanis, jā. Skaidrs. Un braucējs uz moču. Ir speciāli tāda nosaukuma, teiksim, nav. Ok, labi. Tad to mēs esam tikuši skaidrībā. Bet jautājums ir par to varbūt ievirz no tā motokrosa vai motosporta. Cik tā ir būtiska un vai tieši varbūt skijoringā tas nav tik svarīgi, lai cilvēki būtu pieredze motokrosā un tam līdzīgas lietas. Kas ir tie, kas brauc skijoringā? Ir tāda, jā, atsevišķa suga. Ne visi krosisti brauc, varbūt 1/10 daļa krosistu brauc skijoringu, jā. Bet ir tieši tādi, kas tikai brauc skijoringu un neko citu. Tā kā, jo tas ir specifisks, tur ir vasarā tev tā neslīd, te tev ir tomēr tas mocs daudz vairāk jājūt un, teiksim, ir tādi, kas brauc tie krosisti ar naglas riepām, tā kā krosiņi, jā, ziemā, bet negrib uz tām parastajām riepām braukt, jo tur traumas var krist, jo tas mocīts slīd un nevadās tā. Un te jau vēl viens moments, ka droši vien to visu vadāmību nevis vienkārši ietekmē, bet ļoti ietekmē tas, ka striķī līdzi lielā ātrumā trauc slēpotājs, ja slēpans, kā jūs sakat, ja. Tad attiecīgi tā vadāmība kļūst vēl specifiskāka. Es par to tieši biju jautājis. Es jau saprotu, ka, tas, kur bija močs stūrs, tur viens aizmugurē velkās, bet pabraukt var, visi kārtībā, viss ok. Bet tos, kurus velk, es godīgi sakot, es neapskaužu. Es vienkārši neapskaužu. Tas ir ekstrēmi. Tas ir riktīgi ekstrēmi. Kā vispār nonāk līdz tādām brīdīm, ka tu tur nonāc tajā striķa galā? Kā uz to var pierunāt? Es būšu tas cilvēks. To droši vien vairāk pateiks Reins. Kā viņš tev pierunāja? Vai vispār bija jāpierunā tev jautājumu? Tā, kad pagājušā sezonu braucu aiz slavenu braucēju arī laba. Un viņš šo sezonu tā kā nebrauca un vairāk, un tad es meklēju kaut ko vēl ātrāk, kas varētu labi uzspolēt pa priekšu visiem nobraukt. Lai zīgus atradu.
Kad tev, teiksim, bija pirmais, kā tev pirmo reizi uz tām slēpēm nostāties aiz tā moča, to striķi? Tad tā arī vienkārši tā diezgan labi braucēja, aizbraucām uz treniņu. Pirmo reizi, kad uzstāju striķi, braucu. Tad bija tā, un domāju, ka nākamo reizi vairāk tur neķeršu. Kas tev lika pārdomāt? Vienkārši bija piekusis, atgāja un mācīja tālāk. Jā, protams, nogāja bišķi tas tā panika, tas stress, un tad viss bija kārībā. Klausies, bet te jau gan īsti seniori sanāk tas pats jautājums, kas tiem braucējiem drīzāk jau grīz to pašu jautājumu jāuzdod arī tiem slēpmaņiem. Gal galā nav tā, ka uz tām slēpēm, lai tā kvalitatīva, ātri un kārtīgi varētu noturēties, piemēram, jābūt kādai slaloms slēpošanas iemaņām. Nezinu, tu trenējies, piemēram, pa kalnu braukšanā vai kaut līdzīgi. Jā, es katru dienu uz kalnu dzīvojos. Opa. Nu, redz, tad vienā lietā vismaz man bija taisnība. Bet tad nav tā, ka, piemēram, MX1, teiksim, klases čempions, jā, tur krutais džeks un, teiksim, kalnu slēpošanas čempions. Nav tā daudz, kas atbrauc no ārā krutie kalnu slēpotāji, tur te nebūs, bet, beigās nekā nav, tur ir bišķiņ spēkam un arī jāsaprot, kā to visu darīt. Ja. Tā nebūtu ideāla ekipāža, jā? Ir tur stabilitāte, ir un pasaka, ka, kaut ko māka slēpēm tas ir, bet, jāmāk vispārējais jau. Bet šajā gadījumā, kas ir interesanti, Reini, tad, cik mums ir seniori zināms, tad tu ne tikai 10 gadus jau pa kalniem dzīvojies ar slēpēm, un cik gadus, starp citu, skijoringā brauc jau? Skijoringā šis trešais. Redz, 3 gadus skijoringā, tad aiz močas triķie uz slēpēm, bet tu pats arī motokrosā piedalies diezgan ne ziemā. Kāds nāks, tad sanāk, ka tu vēl no otras puses to virtuvi zini? Ziemā es tā nepatīk slidināties bet vasarā? Pa smiltīm, jā, pagāzēju. Kur tad tu tā pagāzēji? Pa Latviju pagaidām. Jā, labi. Un kādu panākumu tev? Pagājuši gadu enduro krosā bija pirmais novinnēju, pabrauc ar krosiņas pāris. Es braucu faktiski visur, kur ir uzbraukt, uztrenēties. Yes, tad jau sanāk, ka tu viņam arī kaut ko var pamācīt šajā jautājumā, jā? To mēs vēl redzēsim. Tad nē, labi. Okay. Ir vēl viena interesanta lieta, sēž mums Radio 101, jā. Es saprotu, ka tu startē ar numuru 101. Jā. Tātad pilnīgi nejauši izvēle? Tas bija pirms 2 gadiem, kad es sāku braukt 2 gadus nobraucu kvadru, un tad pagājušo sezonu tā nopietnāka mocīta sāku braukt. Un tad bija tāda izdevība, skatījos uz smuks numurs jāņem ciet, paņēmu 101. Un tad pagājuši gadu viss tur savērtās tā, ka tomēr man to 101 neiedeva. Tomēr? Tur kaut kādas domstarpības, tur maziņas bija, piešķirām citam. Man tik pas no malā, un tad es paņēmu 111. Labi. Arī labi. Jā, mēs domājam, ka te būs jāsūt augšā tur uz 3. stāvu, jau zinu, aprunāties no 101. numurs gal galā. Skaidrs. Labi. Cik gadus tad jūs pagājat? Cik gadus jūs startējat kopā? Tad pirmo gadu tikai sanāk? Šogad pirmo gadu. Cik vispār ilgs laiks tāds vajadzīgs ir, lai tā, kārtīgi saprastos, teiksim, ja tu uzreiz esat aptīvi pieredzējuši un var uzreiz maukt to visu? Šogad mums bija tā, ka nedēļu pirms sacensībām mēs vēl tā kā īsti nevaram saprast, brauksim, nebrauksim kopā. Un aizbraucām uzreiz uz startu bez treniņiem. Tad mums pat sanāca, laikam... Mēs tā iepazināmies, ne? Jā, mēs tā dienā arī iepazināmies, jā. Tikai? Dienā, un tad sanāca pat uzvarēt to pirmo sacensību. Vienkārši tā. Klausās vienkārši, bet gan jau vienkārši nav. Klau, bet man mazliet par to pašu skijoringu procesu gribējās zināt. Piemēram, es nezinu, ir sporta veidi, kuros domstarpības īsti tā kā ar verbālu vārdu apmaiņu īsti nerisina, tur vienkārši ņem un izklupējās. Nezinu, piemēram, hokejā. Kā ir skijoringā? Tu taču tomēr arī kontaktu cīņu ar tiem pretiniekiem ir, un ne tikai tiem braucējiem, bet tiem arī, kas uz slēpēm viens otru droši vien arī tur pagrūst un tam līdzīgi. Nav tādas situācijas bijušas, kur tik tiešām, tur pilnīgi pa negodīgo situāciju. Strīds malā vienkārši un iet pa gaisu, vai tomēr tā nav? Man tā gadījies nav, bet es esmu no malas redzējis tādas situācijas. Jā, vienīgi, pats es cenšos vai izrunāt pēc finiša, vai ja nesaprotu, tad nākamajās sacensībās parādīt. Taktika, jā. Reinis gan tās mierīgs izskatās, vai tā ir, vai tam arī tur tu zūs. Tā reizēm tur tiem očiem slēpēm brauc virsū tā nepatīkamā kājas, tur katru savu pusē. Jā, pareizi. Es tur visur uzšauju pa stūri, bet es tā nedaru. Labi. Tev, Ingus, nav kādreiz gadījies tā, ka tu teiksim pēc kāda apļa tikai pamani, ka tev tur striķi galā neviens nav, vai to kāds tur rādi jau, ka tur neviena nav. Nav tā bijis. Tu uzreiz var just. Baigi viegli aiziet vienkārši, ne? Mocīts aiziet, jā. Rokas uzreiz liekas, vai vienkārši tā iet. Pasties, neviena nav vairāk. Kā tad tu brauc pakaļ vai tev slēpo klāt? Sapcīt nopietni. Tu atbrauc apli. Brīz. Nē, ja tu esi lielu gabalu aizbraucis, tad tev ir
laikam citreiz pat sanāk vienu apli pa tukšo nobraukt. To apli neieskaita. Viņi neieskaita, tāpēc tiesneši, kas nedrīkst, jā. Apli nedrīkst, vai tad apstājies un gaida, ka slēpotājs pieslēdz. Bet tad sanāk, tāpēc ir tiesneši, kur fiksē to, ka tas aplis ir pa tukšo nobraukts. Klau, bet vēl viens jautājums, mums baigi seniori interesējuši tās tehniskās lietas. Kā ir ar tādām konflikta situācijām, ka, piemēram, šis slēpotājs nogāž vīru uz motociklu? Tādas situācijas nav bijušas. Vai ka tāds spēks samērs, principā, diezgan nesamērīgs. Nav tāds nesamērīgs. Visādi, kur jūs bijuši, jā, un ir citreiz tā. Tev paši nav nogāzuši, piemēram, kādreiz? Slēpotājs? Varbūt pat pagājušā sacensībā varbūt. Tāda situācija bija. Bija vairāk paraujies šņoris, tad slēpoties un mocis jāapgriežas. Ārprāts. Tik viegli tas notiek tomēr, jā? Jā, ledus, ja trasē ir, tur jau daudz nevajag paraujienu. Varbūt mēs kaut kādā mazu rezumē par visu šito virtuvi runājot. Tiem, kas tagad klausās un saprot, ka tā ir tāda viena rītīgi forša lieta un kaut vai pat hobija līmenī, bet sāk. Kas ir tās lietas tiem klausītājiem, kas varbūt gribētu pamēģināt, bet īsti nezinu, kurā virzienā iet? Kas ir tas, ar ko vajadzētu sākt, ja grib to skijoriņu pamēģināt galvā? Pirmkārt, jau ir jābūt diviem slēpotājiem un braucējiem. Labi. Jā, tad slēpīts un motociklam vajadzīgi būt. Tad šņore. 4 līdz 6 metri gari. 4 līdz 6 metri. Jā, labi. Skijoriņu noteikumos teikts. Un tad vajag izmēģināt kaut kur uz pļavas vai, uz lauka, kā sanāk. Pagāzēt vienkārši. Jā, ja sanāk. Galvenais viens māk kaut ko mazliet ar mocu, otrs vismaz kaut kā slēpot. Principā pats turās uz slēpēm bez palīdzības. Droši braukt sacensībām mēģināt. Kaut kā mēs zinām, Rēns katru dienu uz kalns. Jā, tā vienkārši, tā pavisam vienkārši. Vai 4 līdz 6 metri neatšķirās? Nē, kā vienā gonkā. To es saprotu regulē, bet, ja es pēkšņi, piemēram, izvēlos, tur tā ir ar rēķināšanu, jā? Cik garu tad tu šito līkumu ņemsi, ja? Reāli strīķis jāvelk, laiku rokām jāstrādā. Nevar tā, ka vienkārši paņem to strīķi un braucīs. Es esmu bērnībā vilcies aiz mašīnas, kā vienkārši strīķis stāv, cik viņš tur ir. Un tā pa kaimiņu sētām tā lēnā, pa vienu, pa otru. Es arī to zinu, jā. Ok. Kad ir nākošie mači, kad jābrauc skatīties, ir un šis mūsu, teiksim, nacionālais brīnums? Latvijas čempionāts atkal Motosporta federācijai ir šo svētdien, 17. februārī Kalvenē. Jā, tas ir Liepājas pusē. 10:10 starts, tā kā visi laipni aicināti. Labi, tad svētdien Kalvenē. Būs, kā jūs dzirdējāt, viņi stāstījām abu, tad ko redzēt tur ir. Tieši tā, arī paši būsiet uz starta, kā mēs noprotam. Un, cienījamie klausītāji un skatītāji, kā dzirdēt, skierīgs gan pietiekam jautrs, gan arī pietiekam skatāms gal galā arī no malas. Un pietiekam nopietnas sporta veids gal galā Latvijas čempionāts status tam. Un, ja vēl neesat to skatījuši tu plānā, tad, ir jau gandrīz pats pēdējais brīdis, jo ziema, tūlīt jau mūk prom. Ko, lai jums veicās? Paldies, ka atnācāt pastāstījāt. Tas bija forši. Mēs uzzinājām tiešām daudz ko jaunu. Es domāju, ka pēc šīs sarunas būs, kad piebiedrosies. Citiem man būs. Ok, lai veicās. Paldies. Atā. Ves Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Aiziet. Mēs esam tā gudīgi sakot pieraduši, ka gan Latvijā, gan Igaunijā tiek organizēti ļoti labi ralli, un Lietuvā varētu teikt, ka vienkārši labi ralli. Okay. Divi no kuriem, starp citu, ļoti labi. Jā, tieši tā, bet tā ir. Mūsu sportisti brauc pie viņiem, viņi sportisti brauc pie mums, mēs apmaināmies čempionātu posmiem, šādi mūsēji kļūst par kaimiņu čempioniem, bet, diemžēl, šādi kaimiņi kļūst par mūsu čempioniem. Gados, okay. Bet pēdējos gadus pārņēma tāda it kā sajūta, ka vēl viena kaimiņa, pat lielā kaimiņa, Krievijas, tāds kā neoficiālais čempions notiek pie mums Latvijā. Tas diezgan ir droši vien to sportistu migrēšanas dēļ uz Latvijas čempionām. Jā, mēs paskatāmies vēsturē, tad padaudz gadus atpakaļ bija liels sasniegums, kad Kurzemes ralliem bija arī Krievijas čempionāta status, starp citu. Tagad mūsu čempionātā un Latvijā vispār brauc kopā 15 ekipāžām no Krievijas. Kas notiek, seniori? Krievijā nav rallija? Nē, rallija Krievijā viss ir ok, un ar sportistiem sacīt arī, bet visvairāk ok ir ar mūsu sportistiem, jo tieši pateicoties viņiem, viņu personiskajiem sakariem un attiecībām Latvijā ir izdevies piesaistīt šo Krievijas, es nezinu, desantu, jā. Ainārs Ikviņš ar autostils rallija tehniku, Jānis Vorobjovs un Vorobjovs Racing Team. Neikšān, es teiktu, klans, jā, jau gan katrs atsevišķi, bet tomēr. Ģis Krūzmans ar sports racing technologies, jā. Arī Airis Egot, manuprāt, kaut ko skrūvēl Krievijā, jā, vienai mazai Latvijai. Manuprāt, te ir tas, par ko mēs runājam, eksporta prece, un jā, ir vēl viena, ja tā var teikt, eksporta prece, un tie ir stūrmaņi, starp citu, Aleksandrs Mihailovs ar Normunu Kokinu brauc kopā, Juris Sokins brauc kopā ar Aināru Kalniņu, un tagad arī Staņislavs Travņikovs ar Māri Neikšānu. Vienā no ralliem redzējām ar Jāndi Neikšānu, stūrmaņu krēslām, starp citu, ir vēl pāris ekipāžu, kurš mēs nepieminējām. Tieši tā, jā, lai kā turēji nebūtu, lai kā mēs tos pirkstus, godīgi sakot, nestaipītu, man liekas, ka dotajā brīdī Latvijas ralliem tas tāds nenovērtējams pienesums ir. Jo, ja mēs paskatāmies pēdējos rallijus, tad skats uz mūsu pašmai braucējiem
braucēju pulku, godīgi ir gan paskumš. Vismaz skaitliskā ziņā, noteikti. Un tāpēc visu cieņu mūsu, jau var tiešām teikt, profesionālā komandu vadītājiem, ka viņiem izdodas piesaistīt šos braucējus te Latvijā. Jā, bet ar braucējiem jau vien nepietiek, vajag kaut kur arī braukt. Un šajā ziņā laikam jau esam kādu soli priekšā mūsu kaimiņiem, tomēr tāds skaits Krievijas sportisti ne Igaunijā Lietuvā nav redzēts, ja mēs runājam par ralliju, protams. Un te ir taisnība rallija komisijas vadītājiem Jānam Krastiņam, starp citu, rallijas Latvijā ir eksporta presa, un mēs to tiešām veiksmīgi mākam pārdot. Ok, jā, bet kā jau teicu sākumā, Krievijā arī ir rallijas. Dažs labs no Latvijas ir pamēģinājis, starp citu, vilcienu ekipāžu šā laika vispār bija bieži viesis Krievijas rallijos. Krievs uz izbrīnu, kārtīgi izbrīnu paņēmis Jānis Vorobjovs, Aivis Egla, manuprāt, arī brauc. Ja godīgi bija slinkums meklēt kādu, kur, bet viens no neikšājieniem arī pat Krievijā plosījās. Mārs bija, jā, ok, bet rallijas Krievijā tomēr mūsu braucējiem vairāk vai mazāk asociējas ar dažādām nacionālām īpatnībām. Tās parasti izpaužas jau tā saucamajā rakstām galda pēdējā ātrumposmā. Protesti ir pierast lietas, sekas neprognozējams. Tieši tā, bet izskatās, ka laikam šajā ziņā varētu būt kas mainījies. Parunājot ar vienu no Latvijas pieredzējušākiem stūrmaņiem, Aināru Kalniņu, es domāju, ļoti daudz piekritīs šim manam apgalvojumam. Izrādās, ka viņam par Krievijas ralliju ir mazliet cits domas. Viņš kopā ar Juriju Sokinu startēja tikko notikušajā rallijā Pskovskajā Zimā 2013, kas ir Krievijas rallija kausa posms. Kā saprotat, tepat aiz robežas Pleskavas apkārtnēm. Un liekas, ka viss ir kārtībā. Rallijas ir labi norganizēti, ceļi esot labi. Reliefs, starp citu, ir līdzīgs pat Dienvidigaunijas ceļiem, kur mainās šie augstumi un kaskāds un tā tālāk. Pie mums regulāri startējušais Mersjānovs pirmais, Jurijs Sokins ar Aināru Kalniņu otrie. Laikam ir labi pie mums satrenējušies. Tam formāts esot līdzīgs mūsu rallijas sprīdām, tikai ātrumposma kopējais garums ir vairāk, līdz 8 km. Un te man tāds, pārdoms ir nāc prātām. Varbūt tā ir iespēja mūsu sportistiem piesaistīt vienkārši kādu lieku rubli, jā, un parādīt sevi kādā lielākā tirgus arēnā. Drīz jau eiro. Okay, jā, jo mūsē jau noteikti var pabraukt ātri, da jebkur. To mūsē ir pierādījuši, jā, kāpēc gan ne Krievijā pie tām. Ir tur robeža, vīzas, bet nav vērts pamēģināt. Jo ir vēl viena lieta, ko Ainārs Kalniņš uzsver. Rallijas tur ir ļoti populārs un iemīļots sportveids, un kas galīgi pēc tam citām mazsvarīgi latvieši tur turot cieņā. Un vispār, visus taču nosaka personīgās attiecības. Protams, arī, piemēram, tie vaši brāļi bruņinieki pierādīja aizdodoties uz netik tālām zemēm. Pagājušajā gadā, es domāju, šogad šie uzaicinājumi tiks radīti mūsu virzienā kā tāds kārtīgi simpātisks būts, un tiešām nebūtu, būtu interesanti, ja mūsēji ne tikai Vācija pārsteigts, cik kā pagājušā gadā. Svīlis, es pats personīgi ar Grīvas kungu un Gins Brēms gal galā. Tāpat mēs varētu pārsteigt arī Krieviju, un kas zina, varbūt rodas vēl kāda profesionāla komanda, un kāpēc gan ne? Es domāju, gan nauda, gan personīgie kontakti Latvijas rallijiem nāk tikai par labu. Noteikti. Pēc, kas mums ir šogad, šonedēļ? Šogad šajā nedēļas nogalē. Standarta autostarpsacensības, starp citu, turpināsies un izskatās, ka būs vēl aizraujošāk nekā aizvedošajā vīkendā. Tad sestdien, 16. februārs, sporta komplekss mūsu Bauskā. Tur notiks ziemas autokross un ziemas folkreiz 4. posms, kā jau teicu, būs interesanti. 3 dažādi uzvarētāji pēdējos 3 posmos braucam, skatāmies, visa informācija atrodam lapā autokross.lv, starp citu ar C. Jā, tāpat sestdien motorūks robežos sporta kompleksā 333, tepat netāls, starp citu no Rīgas. 333 ziemas kausa 4. posms tur. Savukārt, kamēr gaidāms sestdienas kārtēs kā ziemas kausa 5. posma norises vieta vēl tiks precizēta. Tikmēr pavisam skaidrs, ka 17. februārī tātad svētdien sporta kompleksā Teperis risināsies cīņa ziemas autosprintā ar nosaukumu Smiltene 2013. Tātad visi brauc gribētāji meklējiet informāciju vai nu draugiem LV grupas sadaļā rakstot sporta komplekss Teperis vai mājaslapā ziemeļlatvija.lv bez mīkstām zīmēm. Kā jau mums minēja puiši ar močiem un slēpēm viņu striķos, Kalvenē notiks skijuriņu sacensības šajā nedēļas nogalē. Savukārt mājās sēdzētājiem ir tikai viena iespēja, un tā ir just līdz savējiem. Igaunijas rallija čempionāta posms formā Talverallijā vīru apkārtnē 5 ekipāžu no Latvijas startē tur. Nezinām, vai tas ir tāpēc, ka nākamā nedēļa notiek rallijas Sārma Gulbens apkārtnē, bet visdrīzāk, ka čeļi brauc turien tā kārtīgi sagatavoties Latvijas rallija čempionāta 3. posma cīņām. Tas arī šodien viss. Tiekamies nākošu nedēļu. Lai jums labi rūts. Ata! Čau!